priekšniecībai kafiju. Pašapkalpošanās, es saprotu, ka es jau atbalstu izstādi, kā saka, jāatbalsta izstādi Liepājā. Labdien, augsti godātie klātesošie. Man ir tiešām patīks prieks jūs šodien visus sveikt tango zālē. Kā iepriekš mēs debatējām, vai tango zālē dejo tango, bet izrādās arī debatē par būtiskiem jautājumiem, kas ir ekonomikas attīstība. Un līdzīgi kā tas ir katra personiskajās dzimšanas dienās, mēs diezgan bieži apstājamies tajā brīdī, padomājam, kas ir bijis, un uzliekam tādu dienas karti, kas būs. Un nav jau noslēpums nevienam, vai kāds var pateikt precīzi, cik Liepāja šogad būs gadu? 400 gadi. Tad vienu gadu jaunāka pa Ņujorku. Un šodien mēs debatēsim ar ļoti nozīmīgiem ekspertiem, un es aicinātu stādīt priekšā Viktoru, ekonomikas ministru. Un varbūt, Viktor, tu varētu ievadīt šo debati. Jo, manuprāt, kad tas, ko es gribētu sagaidīt no šīs debatas, mēs katrs zinām, kā mēs Liepājā dzīvojam. Bet bieži mēs gribētu salīdzināties, nu kā tad mēs izskatāmies salīdzinoši ar Daugavpili, salīdzinoši ar Ventspili, un kur mēs ejam un kā mēs izskatāmies. Varbūt ministra kungs varētu ievadīt mums tādu vadmotīvu. Manuprāt, paldies visiem klātesošajiem par interesi paklausīties šodienas mūsu paneļa diskusiju. Es domāju, ka Liepāja izskatās ļoti labi. Es domāju, jūs paši palaposieties saviem datiem, bet apstrādes rūpniecība aizņem vairāk kā 5. daļu jūsu ekonomikas, kas, protams, ir ļoti nozīmīga sadaļa. Un arī ļoti daudz tiešām eksportspējīgu uzņēmumu, kur ļoti veselu virkni mēs varam redzēt šeit. Un es piefiksēju to arī, ko vairākas lietas, ko arī šodien pirmajā daļā teica arī Pilēna kungs, attiecībā par to, kas tad šobrīd notiek. Un šobrīd tiešām notiek lielas ekonomiskās pārmaiņas, un ne tikai ekonomiskās, bet arī politiskās, kas prasa pilnīgi visām pusēm arī būt aktīviem un pielāgoties šīm pārmaiņām. Un, ja mēs skatāmies mūsu demogrāfijas tendences Latvijā, piemēram, turpmākajiem gadiem, tad jāsaprot, ka uzņēmēji, kas gribēs attīstīties, kas gribēs attīstīt savas ražošanas, viņiem, ja viņi fokusēsies uz vietējo tirgu, viņi gluži vienkārši nespēs augt, jo dažādas tendences to skaidri parāda. Un uzņēmējiem būs jāspēj būt inovatīviem, uzņēmējiem būs jāspēj būt produktīviem un eksportspējīgiem. Viņiem būs jāspēj savu produkciju eksportēt. Un Liepājā tam ir visi nepieciešamie priekšnosacījumi, lai viņi to veiksmīgi darītu, un jau šobrīd te varam redzēt virkni pozitīvu piemēru, kas jau to dara. Bet nestoties uz uzņēmējiem, tas pats jādara arī valsts pārvaldē. Arī valsts pārvaldē ir jākļūst efektīvākai un jāspēj atbrīvot uzņēmējiem rokas, lai viņi varētu aktīvāk darīt. Tas viss notiek citās ekonomikās, diemžēl tas nenotiek Eiropā, bet mums, es domāju, ir jāsāk ar Latviju, ar pašiem ar sevi, un jāskatās un jāaicina arī savus kolēģus Eiropas Savienībā to darīt aktīvāk. Paldies, ministra kungs. Un es domāju, lai mēs ietu tādā vairāk tādu ciparu valodā, lai mēs spētu salīdzināt sevi ar citiem. Es esmu palūdzis vienu no vadošiem Latvijas analītiķiem. Pēteri, tu esi sagatavojis ļoti jauku prezentāciju ar nosaukumu Gaisma laip top. Vai mēs varam nedaudz ieskicēt skaitļus un faktus? Jā, sveiki, paldies, ka uzaicinājāt. Sākumā karta, kas ir kaut kādā ziņā godīgākā, labāk par visu ekonomisko statistiku, tātad gaismas piesārņojuma karta, ko droši vien izmanto amatieru astronomi pirmkārt, kas parāda, kur ir kaut kāda cilvēciskā aktivitāte un kur nav. Un, Latvijā ir vietas, kur tā ir, kur nav. Ir acīm redzama koncentrācija vienā punktā, bet runājot par visām pārējām vietām, Liepāja, protams, ir viena no 3 svarīgākajām. Un tā ir apkārt arī vairāk tādi mazāki atbalsta punkti. Un pat ne tik mazāk. Kas ir nozīmīgi priekšrocība, teiksim, salīdzinot ar 2 lielākajām Latgales pilsētām, kur vismaz vienai no tām pilsētas ekonomika beidzas pie pilsētas robežas un tālāk ir
tik perfekts, gandrīz jebkādas vismaz uz eksportu vērstas darbības trūkums, ka ir pat grūti iztēloties, kā to ir iespējams panākt. Tik perfekti tukšumu. Bet Liepāja ir arī apkārtnē satelīta pilsētas, kas gan iedzīvotāji, gan arī savu veidu, cita veida ražošana. Runājot par Liepāju. Vispirms lielais konteksts, tātad Latvijas un Rīgas un pārējās, visas pārējās Latvijas ekonomika. Rīgas reģions, tas ir tātad reģions, kāds tas ir no pagājušā gada sākuma, vairs bez ogles, tukuma un tā tālāk. Un ir ļoti atšķirās ekonomikas struktūra. Tiešām var runāt par divām ekonomikām. Ne tādā ziņā, ka viena būtu labāka par otru. Pat ne tādā ziņā, ka būtu radikāli atšķirīgs ienākumu līmenis. Ir, protams, vidējais atšķirās, bet arī pārējā Latvijā ir punkti ar visnotaļ cienījamu ienākumu līmeni. Pats svarīgākais ir absolūti radikāla ekonomikas struktūra. Te ir rezultāts man jau vairāk gadu centieniem, tā kā līdz konkrētām vietām, pašvaldībām, pilsētām, novadiem pievilkt ienākums no šo vietu eksporta darbības, kas ir arī preču pārdošana pārējā Latvijā. Un Rīgā, kas ir zilā krāsa, tātad absolūti pārējiem dominē viens stabiņš, kas ir IT un biznesa pakalpojumi, kas ļoti aptuveni ir puse no visas Rīgas ekonomikas nopelnītās naudas, kas tieši, kas ir izmantojama pilsētas iedzīvotāju labklājības celšanai. Un viss pārējā Latvija tumšākie stabiņi ir vairāki līdzīgi augstuma stabiņi, kas ir vairākas, dažas svarīgākās preču nozares vai nozaru grupas, kā teiksim, metāla apstrāde, mašīnu būve un tā tālāk ir atsevišķas nozares statistikā, bet es viņus te traktēju kā vienotu nozaru grupu. Apstiprinājums tam ne vairs Luminor statistikā, bet oficiālajā statistikā CSP dati par ekonomikas, visas, ne tikai eksporta ekonomikas struktūru labajā pusē, kreisajā pusē Rīga, labajā pusē pārējā Latvija, tumšākā krāsa preču nozares Rīgā, mazākā ceturdaļa pārējā Latvijā apmēram puse. Savukārt zilā krāsa, tā saucamie intelektuālie pakalpojumi, ir Rīgā milzīga daļa un ļoti lielā mērā uz eksportu orientēta, un citur Latvijā daudz mazāka daļa un daudz vairāk vietēji. Ir ļoti fundamentāli un grūti mainām iemesli, kāpēc tā ir attiecībā uz to zilo krāsu, jo tie ir uzņēmumi, kuriem ārkārtīgi patīk lielas pilsētas ar to darbspēku daudzveidību, un savukārt viņos strādājošiem cilvēkiem patīk lielas pilsētas, teiksim, kas atbilst viņu vērtībām, domāšanas veidam. Un tā tālāk. Arī, protams, ražotājiem ļoti jauki ir ļoti liels darba spēks līķis, tā saucamais pūli. Un būtu forši, ja būtu starptautiski lidost, bet bez tā jau var vieglāk iztikt. Teiksim, IT biznesa pakalpojumiem, bez tā ir daudz grūtāk darboties. Līdz ar to tā ekonomikas struktūra atšķirība ir un saglabāsies, tā mainīsies, bet tā mainīsies ļoti lēnām. Pārējā Latvijā, tā skaitā Liepājā, šie te balto apaklīšu pakalpojumi, tā ir strauji augoša ekonomikas daļa, bet no ļoti zemes bāzes un paies ilgs laiks, kamēr, ja vispār jebkad tie varēs konkurēt ar rūpniecību ietekmē. Tā, te dažas svarīgākās nozares. Latvijā kopumā līdzīga nozīme reģiona ienākumos meža nozarei, IT biznesa pakalpojumiem, un inženierijai, jeb metāla ražošana, apstrāde, mašīnu būve un elektronika. Atšķirās, protams, sāpuma punkti. Var redzēt, ka, teiksim, programmēšana, info pakalpojumi, tur tas sākuma punkts ir bijis daudz mazāks, tātad pieaugums bijis straujāks, bet vairāk vai mazāk progresē viss transports, protams, daudz lēnāk. Tas tur bija šie iemesli, kurus bijis grūti neiespējami novērst. IT nozare ārpus Rīgas, kas varbūt ir kaut kādi 5% no kopējā uz to pusi. Bet tur notiek interesants lietas, ir laba dinamika, bet vērtējumi jāatzīst ir aptuveni, centos kā varēju. Tur ir gan Rīgā bāzēta uzņēmumu struktūra vienības, gan arī pašās pilsētās radīti uzņēmumi, tā skaitā Liepājā, tā skaitā Valmierā. Izskatās, ka Ventspilī, Liepājā visa nozara ir diezgan līdzīga devumā vienam lielam rūpniecības uzņēmumam šajās pilsētās. Teiksim, Liepājā programmēšana būs stipri līdzīga devumā ar Jensen Metal.
vai AI partneri. Tā kā ir laba dinamika, bet tur ļoti ilgu laiku vēl viss būs atkarīgs stipri no preču nozarēm. Kurzemē kreisajā pusē ir visu ar metālu saistīto nozaru struktūra, tātad metāla apstrāde krietni pārāk par visām. Protams, ka tur robeža starp nozarēm skaidri tikai statistikā dabā, tā ir ārkārtīgi nosacīta, bet tā statistika, tā to dala. Un labajā pusē reģionu devums tajā nozaru grupā Rīga ir pirmajā vietā, bet ekonomika daudz lielāka. Kurzemē savukārt tas ienākumi no šīs nozares ir jau disproporcionāli lieli attiecībā pret Kurzemes ekonomikas lielumu. Respektīvi, tā ir relatīvi ļoti svarīga nozara, Liepājas nopelns, bet arī Ventspils un Saldus un mazākā mērā Tāls pamatā pirmās divas nosauktās pilsētas. Tātad liels apjoms, liels devums reģionu labklājībā un ļoti patīkama dinamika. Kaut kādas 2,5 reizes nepilnos 10 gados, pat ja tas ir naudas izteiksmē, reālā izteiksmē drusku mazāk, bet vienalga patīkami. Un runājot par Liepājas ekonomiku, šeit mašīnu būva pluses, bišķiņi saīsina, tātad mašīnu būva un metāla apstrāde un elektronika ir nepārprotami ārkārtīgi liela daļa no pilsētas eksporta ekonomikas un ļoti strauji augoša daļa. Ir arī citas augošas nozares. Ir viena nozara, kas vēsturiski bija ļoti nozīmīga, bet viņa nav īpaši augusi. Tā vieglā rūpniecība, acīm redzot, tāpēc, ka vienkārši ir grūti konkurēt ar citām nozarēm augu ziņā un varbūt arī nav tik izmiksīgi jācenšas. Ienākuma dinamika, ko te piebilst par reģionu Kurzemē, lielās pilsētas, tā skaitā Liepā, viņas vienmēr ir izcēlušās uz apkārtnes fona. Kurzemē galvenā pārmaiņa ir tas, ka Kuldīgas novads bijis viens no dinamiskākajiem Latvijā pēdējos 10 gados. Savukārt Talsos droši vien, ka nav krītoša labklājība, bet ir krītoša relatīvā labklājība, kas lielā mērā ir saistīta ar novadu pārvaldības problēmām. To tā diplomātiski var raksturot. Un to pašu apstiprina IKP dati, vairāk vai mazāk. Tie, kas eksportē, tie arī labāk dzīvo, ļoti vienkārši. Un pašvaldību ekonomikas specializācija pa krāsām meži. Ja mēs skatāmies uz kvadrātkilometriem, tad gandrīz visa Latvijas ekonomika ir viss, kas saistīts ar pārtiku un kokapstrādi, bet ir tā sanācis, ka ekonomika koncentrējas dažos punktos un tur ir pavisam cita struktūra. Pēter, paldies par tādu ekonomisko analīzi, bet vai mēs varam nedaudz atgriezties pie tā Liepājas pīrāga? Un tev vienā slaidā bija rakstīts, ka Liepāja ir spēks metālā. Protams, mēs varam atcerēties mūziku, dzelzsgriezējs, bet, manuprāt, ja mēs skatāmies par uzņēmējdarbības attīstību, es gribētu iedot varbūt vārdu arī Uldim Saskam, kas patiesībā ir tas cilvēks, kas veicināja šīs rūpniecības nozares attīstību sākot no 97. gada. Tā kā, Uldi, varbūt, kur ir tas Liepājas fenomens noslēpums, kāpēc vairāk kā 20% no Liepājas iedzīvotājiem strādā rūpniecībā, nevis citā nozarē? Jā, labdien, dāmas un kungi. Šeit zālē arī ir pārmaiņu laika mērs Imants Vismins, un viņam bija pēc tā sabrukuma brīža jāvada Liepāja, kad faktiski katru nedēļu un katru mēnesi bankrotēja virkni uzņēmumu, kur bija orientēti uz Krieviju. Un tad, kad man bija tas gods, Liepājas iedzīvotāji mūs ievēlēja, tad tā ekonomikas struktūra bija bāzēta pamatā uz metāla apstrādi un tekstilu nozara. Liepājas metalurgs un Lauma. Faktiski divi pamata vaļi, kas bija ekonomika un tad nedaudz citu uzņēmumu. Un tas, ko šodien Uldis Pīlēns stāstīja savu uzņēmumu izaugsmas līkni no 91. gada, un ļoti līdzīgi arī ir tā Liepājas ekonomikas transformācijas un izaugsmas līkni, proti tās pirmās krīzes sākās, tās trakākās krīzes bija, kad Liepāja bija pilnīgā bedrē. Tas bija 91., 2., 3., 5. gads, kad faktiski jau
ļoti liela daļa ekonomikas bankrotēja un vairāk kā 30–40% bija bezdarbs Liepājā. Faktiski pilnīgi bezcerība tajā laikā. Lūk, un ja mēs šodien paskatāmies tai līknē līdzi, ko Uldis Pilēnis rādīja, tad pilsēta arī, pirmie tādi uzrāvieni bija tur 98. 99. gadā, tad Krievijas krīze 98. gadā, kur Laumas vadītāji atnāk uz domu un saka, viss, ja mēs tagad puses darbiniekus neatlaižam, tad pēc 3 mēnešiem mums vispār jāliek atslēga priekšā. Tieši tā ietekme no Krievijas ekonomikas bija tik milzīga, ka nebija tur varianti. Tad nāca 9. gads ar lielo krīzi, kas metalurgam, faktiski tur sākās viņa beigu sākums, kad no 36 tirgiem pazaudēja, un viens tikai palika Argentīnā. Un tad tik lielu krīzi, kā Liepāja pārdzīvoja 12. gadā, kad metalurgs nobankrotēja, tā neviena cita pilsēta to nebija pārdzīvojusi, bet tas deva ļoti lielu stimulu, un kurš Uldis Pilēnis arī stāstīja tādu iedvesmojušu stāstu Liepājas uzņēmējiem, ka arī šobrīd tas, kas notiek pasaulē, un tas, kas notiek Latvijā, un tas, kas notiek Baltijā, ir īstais brīdis no tiem Liepājas uzņēmējiem, kas ir šeit zālē izstādījuši savus ražojumus. Un šeit zālē vienīgais uzņēmums, ko es atceros no tiem 90. tiem krīzes gadiem, ir Lauma fabrikas un Lauma linžerija. Pārējie viss ir jauni. Jau kopš 12. gada, kad metalurgs bankrotēja, tad ir uzbūvēts Liepājā tās, kas ir speciālās ekonomiskās zonas ražotnes. Pagājušajā gadā vēl, kad nodeva Seafoods jauno savu zivu pārstrādes ražotni, tā bija 27. rūpnīca. Jaunas, modernas un faktiski visas eksportspējīgas. Ja jūs paskatīsieties uzņēmumu rakstos, tad 98–95% eksports. Faktiski Liepājas uzņēmēju gars un tā varbūt tā spītība dod to iespēju iet tālāk. Un, protams, tā sinerģija un sadarbība ar Liepājas domu un Liepājas speciālo ekonomisko zonu uzņēmējiem ir vērts pieiet arī pēc speciālās ekonomiskās zonas stenda. Jo kas ir speciālā ekonomiskā zona? Tā ir tāda servisa organizācija, kur uzņēmējiem palīdz savas investīcijas pareizi izvietot, sagatavot infrastruktūru, lai savu ražošanu var tālāk uzlikt. Un tas ir tāds mūsu modelis. Varbūt, ka viņš ir nedaudz atšķirīgs nekā citās pilsētās, bet man ir tāds sapnis, ja vien Latvijas valdība sadzirdētu to, ka ļautu drusku vairāk pilsētām kreditēties. Jā. Šodien pilsētas ir ierobežotas, ka faktiski nevar normāli infrastruktūrai kredītu paņemt, ja vien tas nav Eiropas fonda projekts, bet mēs varētu tur vien atraisot kurpes, un no basām kājām tas skrējiens būtu 2 reiz ātrāks. Jā, un, ja vien to sadzirdētu finanšu ministrs un pārējie. Tā kā es domāju, tas mūsu potenciāls ir diezgan liels, ja citas Latvijas pilsētas, vai tā būtu Rēzekne vai Daugavpils vai Jēkabpils, mēģinātu kaut ko no mūsu modeļa mācīties. Mēs būtu gatavi arī palīdzēt varbūt tām idejām. Un ja Latvijas valdībā birokrātija mazinātos, tad neskatoties uz visām tām krīzēm, kas ir ar karu, ar bruņošanos saistītas, ar to, ko mēs vēl nezinām, ko nesīs Amerikas jaunā ekonomikas politika, bet mums ir jāiet aktīvāk iekšā valdībai, pilsētām tieši šai, tāda drusku vairāk tāda uzņēmēja darbības domāšana gan pašvaldībās, gan valdībā, gan visās institūcijās. Es ļoti ceru, ka to arī mūs sadzird lielie darba devēji konfederācijas un tirdzniecības kameras cilvēki. Mums šobrīd ir kopīgi jāiekustina šī jaunā domāšana, kur tomēr ekonomiskās intereses valstī, kura mums ir noslīdējusi, diemžēl, tā salīdzinoši ar citām Eiropas Savienības valstīm pēdējā vietā. Diemžēl, bet es domāju, ka mums tas potenciāls ir gan kokrūpniecībā, gan lauksaimniecības produktos, kur mēs varam pievienot to vērtību lielāku, likt klāt un izmantot vairāk Latvijas ostas. Ceru, ka mums arī izdosies iedarbināt ūdens eksporta terminālu, kas palīdzēs arī Liepājas ostai un ekonomikai. Zin kā, es jau varētu ļoti daudz stāstīt, bet man droši vien tūlītās apsauks, ka es te pa daudz garu runāju, bet es tikai esmu pa dzīvei optimists un es redzu izaugsmas iespējas. Tikai, ja vienīgi tās dažas lietas, ko es nosaucu, ja mums būtu ekonomiski domājošāka valdība, ja viņi ļaut arī vairāk reģioniem attīstīties.
Un tā ir tā labā iespēja, ka reģioni, mēs jau neesam tik izlapuši, mēs esam gatavi skriet līdz Rīgai. Labi, lai mēs esam 10 reizes mazāk, bet mēs tomēr izdarām daudzas lietas, daudz jaudīgāk, kaut vai tur, mājokļu siltināšana, kur būvniekiem ir milzīgs darbs. Ja mēs tā salīdzinām, Liepāja nosiltinājusi vairākas simtus tās daudzdzīvokļu mājas, tad Rīgā varbūt knapi 70 vai 80. Un ja mēs tā runājam par enerģētiku, tad tur mums ir paigi jāpiespiežās. Jo kur ražotni tad tev var būt, ja enerģētika ir dārga? Jā, kurā valstī tad viņi spējīgi attīstīties? Neskatāmies no Vācijas tās muļķības, ko viņi ir izdarījuši, esot atomstacijas vai vēl kāds cits. Labi, Liepāja tur ir pārstrukturējis savu apkuru, jo mums bija pilnīgi tā kā dizasters, bija beigusies apkuru vispār tur tajos gados, kad tā. Bet es vairāk uz to, kad uzņēmējiem, un es centīšos runāt arī uzņēmējiem gan šodien, gan nākušās dienas, kad mums ir jārada arī kaut kas tāds vairāk kopējs ar tiem ražotājiem, kas mums tur ir zālē, Yokohama, Kaljans un tā tālāk. Mēs varbūt varam uzdizainēt vairākas lietas, kur mēs varam vispār radīt jaunus eksporta produktus un tā tālāk. Bet paldies, ka jūs man klausījāt, es būšu gatavs atbildēt arī uz jūsu jautājumiem. Paldies. Jā, paldies, Uldi. Ja mēs tagad tā paskatāmies un iezīmējam nākotnes Liepāju, šajā brīdī vairāk kā 20% Liepājas iedzīvotājs strādā rūpniecībā. Mums ir uzlikts vēl rūpniecības attīstības plāns, kas skar gan Karostas industriālā parka potenciālu, gan arī bijušo metalurgu teritoriju. Un man ir jautājums, varbūt, Aigar, tev, kā no biznesa viedokļa tu redzi, cik daudz mēs vēl varam domāt par rūpniecības izaugsmu un attīstību, jau zinot to, ka ir nosprausti ļoti precīzi mērķi Karostai un industriālam parkam. Vai mums turpināt domāt rūpniecības virzienā, vai mums, piemēram, pēc 30. gada jau jāuzliek citi mērķi un uzdevumi? Kāda ir tā uzņēmēja darbības cilvēka garša attiecībā uz nākotni? Paldies, jā, par to pulti, jā. Tā. Pirmkārt jau milzīgs paldies, un man ir liels gods būt šeit uz skatuves, jo es tā braucot uz šejien domāju, ka tas ir tāds pagodinošs, jo būt pilsētas tajā apaļā jubilejā, 400 gadi, tas ir pagodinošs, jo 300 gadus nepiedzīvoja 500, diez vai ne, bet tā kā tas ir pagodinoši. Otra lieta, tur jau pirmajā daļā pa tiem, cik tur katrs ir tajā Liepājā, cik ir tiesīgs runāts. Protams, tas mans skats būs no malas, bet tomēr nedaudz to Liepājas vējus es sajūtas. Māmas dzīvoja Liepājā, tad es par cik spēlēju futbolu, te ir bijuši treniņu nometnes, spēlējis visos Liepājas stadionos. Un, protams, visi Liepājas muzikas festivāli, tur Liepājas dzintars un mēs Liepāja un Samersa, un tas ir iedevis kaut kādu garšu. Bet, jā, vārds nākotnēšana, man ir bijis iespēja iegūt doktora grādu, bet esot blakus, atrodoties ļoti gudriem cilvēkam, profesoram Daunim Aueram, tad es šo vārdu paņēmis un tā kā par to nākotni, un ar tādu skatu no malas, pilnīgi, kas bez kaut kādiem rāmiem. Jāsaka paldies man kolēģim, es neesmu visās tajās prezentāciju gatavošanās tāds advancēts īpašs, tāds atpalicis un tad es parasti kolēģi Jāna Enziņa palīdzību izmantoju, es vienmēr iedot to virzienu, un te viņš man piepalīdz, un, jā, es nezinu, kā tur to valsts valodu, bet, skaidrs ir tas, ja mēs paši to nākotni kaut kādā veidā, neveidojam, tad kāds cits to izveidoja, ja, un tad faktiski, tas ir ļoti svarīgi. Protams, es tiešām, un es arī mēra kungam teicu, un es arī visur publiski saku, šobrīd, manuprāt, Liepāja ir, faktiski tā, visjaudīgākā pilsēta attīstībā, varbūt ar Valmieru viņš konkurē, jo Rīgas attīstība lielā mērā ir balstīta tikai uz to, ka pašlaik ir tas izmērs, ja? Tur ir daudz tās problēmas. Un par to tad arī bišķiņ par to, kāpēc un kā, tas skats no LTRK puses, un arī mēs šo tēmu jau, Auver kungs jau pirmajā daļā teica, ka mēs tagad tajā pētniecībā par pašvaldībām iesim dziļāk iekšā, ja? Un uz ko es, un uz ko es velku, un es tagad, te būs tā provokācija, un tas jums
pašiem liepainiekiem ir jāizdomā, kādu jūs gribat no pilsētu nākotnē. Es te negribu no malas tā kā uzbāzties, tas pašiem jāizdomā, bet kāpēc, lai jūs nebūtu lielāka vai jaudīgāka kā Rīga? Kāpēc? Tad pašiem jāizdomā, jūs to gribat, negribat. Jo principā, tā plesties jūs varat, labi, vienā pusē jūra, bet ir taču arī zeme apkārt, jā, viss kaut kur. Jo Singapūra, tā ir man tādas, kādas ir challenge viedokļi, viena no manām, tādām sirdī tuvākajām vietām, tieši tā iemesla dēļ, kad ļoti īsā laikā, arī vienos 30 gados no nabadzīga, un tur ir līdzības pie ūdens, no nabadzīga jūrnieku ciemata ir viena no top vietām. Un tas ir vienos 30 gados. Un tas nozīmē, tas nevis teorētiski ir iespējams, ja praktiski. Liepāja ir fantastiski attīstījies, bet es runāju vienkārši par nākotni, ja, par vēl to nākotnes soli, bet jums ir pašiem jāizspriež. Un tad mēs paskatāmies, tagad iedzīvotājs skaits, ja, tas ir Baltijas pilsētas. Rīga krīt un Viļņa jau tūlīt būs garām, ne, un kaut kas tai sistēmā ir nepareizi. Un es jau kā nākot no biznesa pats, man tā vienā tēze, līdzīgi kā uzņēmē darbībā, ir jābūt godīgai konkurencei un patiesībā tādai pozitīvai konkurencei ir jābūt arī starp pašvaldībām, bet valstī ir šī apstākļi jārada, ka šī konkurence ir taisnīga, jā, un uz ko es velku, te vēl bišķiņ dati, jā, kā te izskatās pilsētas, jā, Rīga, protams, ir, kas saka, doto brīdī lielākā, jā, un tā, šie dati 24. gadā. Bet mēs paskatāmies, teiksim tā, visur krīt, pierīga aug. Un te mēs nonākam pie tās situācijas, un mēs tajā pētījumā iesim iekšā, LTRK prāt ir greiza tā sistēma, ir greiza tā pārdale, jo faktiski šobrīd, sanāk tā, ka par cik pašvaldībām galvenais ienākuma avots ir iedzīvot ienākumu nodoklis, tad principā no tāda biznesa viedokļa visi cīnās par to, lai tie cilvēki tur, kas saka, palikt pa nakti vai tur dzīvot. Un te mēs redzam arī rezultātu. Visur krīt, pierīga aug, vienkārši, tur, kur cilvēki, bet patiesībā, savā ziņā, tur jau arī tajā daudz, kur pierīgā, tas nav pa to vietu nopelns, ja vienkārši tāpēc, ka tā sistēma ir savā ziņā greiza. Un iedomājieties tagad situāciju, es zinu, ka jums ir fantastiskas lietas, jūs teicat, cik tur tās rūpnīcas un viss, bet, teiksim, mēs bijām izstādē lejā, tur bija viens tas ražotājs, kur laikam Uldis teica, ka tur gan arī būs viens darbinieks vai neviens darbinieks. Kas pašvaldībai no tā, kas paliek no tā uzņēmuma? Nekas. Iedomājieties, tagad Liepājā ir 100 tādu uzņēmumu, piemēram, jā, un nekas. Un tas nav taisnīgi, kad Liepājā ir nekas, un tie visi nodokļi paliek centrālajai valdībai. Tas nav taisnīgi. Ja būtu tā situācija taisnīga, tā pilsēta, kura ļoti gudri strādā, atvelk šādus uzņēmumus, un viņiem arī tad paliek. Un tad redz, kuras pilsētas, var teikt, elite, darbojās efektīvāk. Un tad, kas saka, daļa no šiem biznesa nodokļiem, daļa no šiem nodokļiem, kas tur strādā, paliek pilsētai. Un tad iespējams pat nav aizņēmums jāņem. Tad vienkārši pašiem ir nauda, kur likt infrastruktūrā, bērndārzos un augt. Un tad tajā brīdī mēs redzētu, kas ir kas. Jo šobrīd, es atvainojos, izlīdzināšanas fonds, un vienkārši vieni strādā un raujās, un aiziet uz citurieni. Ja? Tas nav taisnīgi. Ar to patiesībā tā pozitīvā konkurence nedarbojās taisnīgi. Un tas ir tas mans centrālais vēstījums. Tad galvenais ir vēstījums, jā, tad jums pašiem ir jāizdomā, kādi jūs gribat būt uz 500 gadiem, vai 450, 500 gadiem, un otrs ir jācīnās par to, lai tā sistēma ir taisnīga. Ja jūs darat fantastisku darbu, bet kad ir jābūt arī atbilstošam novērtējumam arī finansiāli. Ja? Un tad vienkārši ir, un valsts jau iegūda no tā visu, jo faktiski tajā brīdī tiek iedarbināta šī te pareizā motivācija. Jo, piemēram, savā ziņā katrai pilsētai
ir jāstrādā, nu kā arī tā skaitā kā tādai Latvijas investīcijas attīstības aģentūrai. Jūs jau to darat, jums tas sanāk, bet, diemžēl, citas vietas to nedara. Ja? Nu, tāpēc, ka tai skaitā nav šīs motivācijas. Un arī vienlaikus šī saruna ar iedzīvotāju. Iedzīvotājs zina, ja, teiksim, kad te būs, nezinu, rūpnīca, te būs kas, bet viņš tagad saka, bet te būs rūpnīca, finansiāls nekāds iegums, man būs tagad kaut kāda tur, nezinu, skursteņs vai kas. Tā pilsētas vadības saka, jums būs rūpnīca, bet mums būs nauda, mēs tad varēsim uzbūvēt bērndārs. Un tur ir tā loģika, ja. Un tas ir tas stāsts arī, tā skaitā par to, Latvijas attīstību, ja, kā kopumā, ja. Mēs esam, nav jau tā, es saku, ka visi slikti, mēs ejam pareizā virzienā, ja. Bet īpaši tajā kontekstā, kas tagad pasaulē ir, ja, ar tādu pašu sistēmu, kā mēs esam virzījušies uz priekšu, tur nevar vairs izspiest neko daudz ārā. Mums ir jāmainās. Tā kā tā. Liels paldies un lai Liepājai izdodas. Bet, Aigara, mēs taisam diezgan daudz pētījumus. Mēs konstatējam, ka bezdarba rādītāji ir 4,5%. Kas no vienas puses katrs varētu lepoties, bet no tāda uzņēmē darbības viedokļa, zinām mērā, 4,5 ir diezgan zems rādītājs. Tas nestimulē attīstību. Bet tajā pašā laikā iedzīvotājs saka, ka viņi grib jaunas darba vietas. Vai tu varētu iedot mums padomu, kā mēs varam pieaudzēt atalgojumu? Protams, katrs mēs sapņojam par to, ka ir inovatīvāki, gudrāki ražotāji pilsētās, bet tajā pašā laikā, tā kā tu minēji, piemēram, Yokohamas gadījumā diezgan daudz jau šo rūpniecības produkciju tiek robotizēta. Ja? Varbūt ir kāda ceļa karte, kā tu varētu izskaidrot, ko mēs varētu darīt varbūt efektīvāk, stiprāk, lai panāktu to, ka Liepājas iedzīvotāji vai Latvijas iedzīvotāji saņemt arī lielākas algas. Es domāju, ka man tā atbilde ir konkurence, ja? jo jāsaprot ir kā vienkārši ir kaut kāds cikls un kaut kāda plūsma, jo katram uzņēmumam un arī katrai nozarei ir kaut kāds, savs tas ritējums dabiskais, ja? Un skaidrs, ka ir kaut kādas lietas, teiksim tā, īstermiņa, vidē un ilgtermiņa, jo jūs stāstījāt to vēsturi, Liepājas metalurgs, ja, tur sabrūk krīze, un tas iedevums grūdiem, un es domāju, kas notiek. Ja tā konkrētā pilsēta, kā jūs esat atvērti, nāk iekšā investori, viņi atnes arī iekšā visādas tehnoloģijas, un te neiet runa tikai pārvalstu investoriem, arī vietēji, jo faktiski noteikti jums arī tās algas ir cēlušās, ja, bet nevajag kaut kādā veidā iznīdēt varbūt tās industrijas, kur ir kaut kāds cits tas biznesa modelis, ja. Vienkārši ir mērķtiecīgi jārada apstākļi, lai faktiski, mēs esam faktiski arī valsts tajā fāzē, ka mums jebkurš investors ir vajadzīgs šobrīd. Ja? Bet, protams, ja mēs caur izglītību, caur visiem tiem procesiem, uz vidēju ilgtermiņu, liekam iekšā tehnoloģijā, zināšanās, tad jau tie cilvēki, radīs, aizvien būs tā evolūcija, parādīsies aizvien uzņēmumi, kur faktiski varēs strādāt efektīvāk un būs tās algas lielākas. Ja? Tas ir tas stāsts, bet es nedomāju, tā ir evolūcija savā ziņā. Un mēs esam pareizā virzienā, vienkārši mums, man liekas, ka kopumā kā valstī pietrūkst tās, te jau viss tik nosauc birokrātijas un viss, bet pietrūkst tās dinamikas un tā apjoma pietrūkst. Ja? Tas ir tas vienkārši. Iedomājies, ja mums būtu šādi paši, teiksim, eksportējuši uzņēmumi, kāda Latvijā ir, ja tādu būtu 2 reizes vairāk, 4 reizes vairāk, 6 reizes vairāk, tas ir vienkārši, jārada tie apstākļi un viņi jāvelk iekšā un jāiedrošina arī vietējos investēt. Kas saka, Pielēna kungs stāstīja, vienkārši drosmīgāk iet uz priekšu un īpaši jauniem cilvēkiem nebaidīties un darboties uzņēmē darbībā. Ja? Un tas viss tur izdosies, kaut kā tā. Mēs visi atceramies, ka Viktors Valains paziņoja, ka viņš kā ministrs vēlās dubultot ekonomiku. Kurš to dzirdēja? Paceliet uz rokas. Visi dzirdēja. Ja? Viktor, kā? Jā.
Ļoti liels prieks, ka visi tik daudz dzirdējuši, kā nekā tas viss notikās arī ar Saeimas mandātu, un mēs arī Saeimā par šo diskutējām, un cits starpā man patīk, ka šajā Saeimā, šajās debatēs piedalījās vairāk kā puse Saeimas deputātu, un kur arī tika apspriest, un neviens neapšaubīja šo mērķi. Protams, tur bija diskusijas, nevar sasniegt, bet puse Saeimas deputātu piedalījās šajās debatēs, kas bija pagājušā gada aprīlī. Un mēs no šī mērķa neesam nogājuši. Mēs uzreiz pēc šīm debatēm sākām darbu pie tā, ka mēs pārskatījām pilnīgi visas ekonomikas ministrijas programmas, kas ir fondu tātad attīstības programmas, kas paredz naudu attīstībai, kodējot tur iekšā, ejot prom no tādiem sasniedzamiem mērķiem kā cilvēku nodarbināto skaits, uz mērķiem produktivitāte, eksportspēja un visas programmas pārliekot tieši uz šo virzienu, kad mums jādomā par produktivitātes celšanu. Ja mūsu produktivitāte šodien būtu tikpat liela kā mūsu kaimiņu valsts Igaunijā, mums te būtu stipri virs miljardu vairāk eiro nodokļos, tiešā veidā nodokļos valsts budžetā, ko varētu tērēt aizsardzībai un citām vajadzībām. Līdz ar to no šī mērķa nevar atkāpties. Mēs sadalījām to arī pa konkrētiem virzieniem, kādā veidā būtu jāvirzās. Protams, šodien ir dažādi izaicinājumi. Mēs runājam par birokrātijas mazināšanu, bet mēs redzam, ka lielākā birokrātija ir mūsu galvenajā dzinējspēkā Rīgā, un Rīga, man liekas, vispār tāda viena liela labklājības ministrija, un problēma tāds, jūs skatāties uz šīm te pilsētām, kuras es esmu bijis labu laiku pastrādāju lielajām pilsētām, kā izpildirektors asociācijā, un Rīga ir pilsēta, pasakiet, vai Liepāja ir bezmaksas sabiedriskais transports. Viktor, tu aizplūsti no mērķa. Es vienkārši gribu pateikt, kad visiem ir tā nopietni jāiesaistās. Pirms mēs skatāmies, kā mēs tērējam līdzekļus. Ir pārdzīvojumi par to, ka Rīga pārskaita naudu citām pašvaldībām. Tāpat laikā Rīgā ir arī vislielākās finansējuma neapgūst tieši Rīgas ekosistēmā. Tas pats Rail Baltica, tas pašas slimnīcu būvis. Rīgai bezmaksas sabiedriskais transports, un šobrīd politiskais spēks sacenšās, kurš iedos viņu vēl vairāk bezmaksas, kas arī ir naudas tērēšana, ko varētu veltīt attīstībai, bet tā nauda netiek investēta attīstībā. Un tam vajadzētu vairāk pievērst uzmanību. Un tad ja šīm lietām tik galā, tas būtu labi. Mums šobrīd ir būvniecības likums, piemēram, kas ir viens no fundamentāliem jautājumiem ekonomikas attīstībai, tieši birokrātija būvniecībā, kur mēs visvairāk atpaliekam no Igaunijas un Lietuvas. Un, ja tajā jautājumā es skatos, tagad ministrija 3 mēneši jau mēģina tik galā ar visiem Rīgas, pamatā visi iebildumi nāk no Rīgas, kas ir publiskā sektora, ka to nevar, bet ja to nevar, tad arī tās investīcijas tajā pilsētā nenāks iekšā. Tu nevar cīnīties par investīcijām, investoram, būvniecības procesu no idejas līdz realizācijai ir 2 tik garš kā kaimiņu valstīs. Par ko mēs gribam runāt? Tā kā es domāju, ka viena no tādām, un arī tā ne tikai es te pieskāros mazliet Rīgas tematikai, bet no valstiskā līmenī mums ir jādomā arī jau šodien jāsāk domāt ir par diskusijām ar Eiropas komisiju par to, kāda vispār ir budžeta veidošanas politika. Es atzīšu, es vairāk kā 10 gadus esmu politikā, bet pirmo reizi tikai pagājušā gadā tāpēc būtības piedalījos budžeta veidošanas procesā no sākuma līdz beigām. Un mums ir jārunā ar Eiropas komisiju par uzskaitas maiņām, jo aizsardzības finansējums mums noteikti būs jāpalielina. Mums tas radīs lielu izaicinājumu valsts budžetam. Tas, ko minēja Saska kungs attiecībā uz investīcijām, dot iespēju pilsētām vairāk aizņemties ekonomiskai attīstībai. Pie šiem nosacījumiem tas ir praktiski neiespējami. Līdz ar to ir jāmaina nosacījumi, kādā veidā mēs varam veltīt naudu ekonomiskai attīstībai, kas pēc tam atgriežas valsts budžetā. Šobrīd šī uzskaita ir tāda, ka tas gluži vienkārši nav iespējams. Un pie visām šīm lietām jāstrādā jau šobrīd. Protams, investīcijas uzņēmumos un lielu uzņēmumu piesaista. Mēs šobrīd lielo investīciju padomē mums uz galda ir aptuveni 5 projekti, kas ir fibrinola lieluma projekti. Fibrinola, jūs noteikti esat dzirdējuši, tas ir 700 miljonu liels biorafinēšanas projekts. Mums ir šobrīd vismaz 5 līdzīga līmeņa projekti. Tās ir reāls ražotnes, kas ir pagājušā gadā uzrunāts, starptautiski līmeņa uzņēmumi, visiem ļoti labi zinām uzņēmumi.
Un mums kā valstī ir jāspēj piedāvāt piedāvājumu šādiem uzņēmumiem. Un, es ļoti ceru, ka šajā gadā mēs nāksim arī ar kādu pozitīvu ziņu, ka šie uzņēmumi tiešām izvēlēsies Latviju par savām jaunajām mājvietām, attīstīt šeit savas ražotnes. Te es runāju, ka mums jāsāk uzrunāt arī, ja mēs gribam šos mērķus sasniegt, jāveido jaunas ekosistēmas. Un te es runāju par uzņēmumiem, kas nāk iekšā 500+ miljonu eiro lielām investīcijām. Lielie vārdi. Fibernovs viens labs stāsts, bet tikpat labi tā var būt kāda aviodzinēja rūpnīca, ja, piemēram, kas izdomā kāds pasaules līmeņa uzņēmums, izdomā Latvijā atvērt savu dzinēju remontu rūpnīcu. Ja kaut kas tās notiekās, tā ir vesela ekosistēma, kas attīstīsies, tad mēs runājam par 600–700 miljonu investīcijām pāris gados un noteikti ļoti daudz darba vietām, kas pēc tam rastos. Tas ir virziens, kur, manuprāt, ir jāiet, ja mēs gribam šos mērķus sasniegt. Protams, tehnoloģiju izmantošana, tas ir vēl vesels stāsts, jā. Pēter, kā tu domā, ja, piemēram, pašvaldībai rastos 2 lieki miljoni, kur viņus investēt? Ziniet, tieši ir vairākas vietas Latvijā, kur man šo jautājumu būtu daudz grūtāk atbildēt. Runājot par Liepāju, tā ir vienlaikus laba un slikta vieta, kur runāt par attīstības politiku. Laba ziņa tādā ziņā, ka ir tiešām labi piemēri, un tiešām es to domāju, nevis tāpēc, ka man te cilvēki blakus, ar kuriem negrib strīdēties. Un es tiešām tā domāju. Bet no otras puses tas daudz grūtāku padara atbild uz jautājumu, ko tad vēl darīt. Tas ir tāpat, kā daudz vieglāk ir atbildēt, sniegt vienkāršas atbildes Moldovā nekā Latvijā. Jo Moldovā ir daudz vairāk acīm redzama ļoti akūta problēma. Tas nenozīmē, ka mums nav tāda vispār. Par Liepāju runāt. Es domāju, ka tas ir tāds kuģis vai lokomotīva vai kas jau ir tā diezgan kārtīgi ieskrējies un lielā mērā ar pieņemtajiem politiskiem lēmumiem, protams, turpinot tos pildīt, vismaz vairākus gadus vajadzētu būt labai kustībai uz priekšu. Teiksim, cik ilgs laiks būtu vajadzīgs privātajam sektoram, lai ar rūpnīcām apbūvētu visas tās ielas, ko jūs esat sazīmējuši bijušajā metlurgu teritorijā. Es nezinu, vai tām ielām jau ir visa nauda vai tikai daļa, vai arī daļa vēl nav, bet ir zināms, ka būs labi, tās ir nianses, bet katrā ziņā tur ir process, kas ir pamatīgi ieskrējies, ir iestumts. Un ies uz priekšu, tāpat es pieļauju, ka karostā viss vēl nav apbūvēts, ko var apbūvēt tālāk. Tā kā tā ir pilsēta, kur ļoti lielā mērā privātajam sektoram ir jau vēl krietni jāpiestrādā, lai izmantot tās iespējas, kas jau ir radītas. Latvijā, manuprāt, vispār ir raksturīgi, tas tāds uz acu mēru, bet, manuprāt, mums ir ļoti laba infrastruktūra reģionā pilsētās priekš valstī ar mūsu ienākumu līmeni. Pabraukājot, nezinu, pa Poliju, par Rumāniju nesam pieredzi, mums ir daudz labāka situācija kopumā. Par Polijā varbūt ne, bet labāk nekā Rumānijā vai Bulgārijā, pavisam noteikti labāka situācija reģionu, pilsētu infrastruktūrā. Protams, ar lielām atšķirībām arī vēl starp pilsētām, bet Liepāja noteikti nebūs sliktākais piemērs. Tā kā man nav daudz pat ieteikumu, ko sniegt. Viena iespēja, ko es pateicu, ka to nebūs viegli izmantot, bet tajā pašā laikā iespēja ir tas dažādot pilsētas darba tirgu. Ļoti labi, ka ir rūpniecība, ļoti labi, ka ir daudzveidīga rūpniecība ar labām algām. Ja mēs skatāmies uz CSP datiem, pa mašīnu būs nozarēm, ir nozars, kur nozars vidējā alga ir ap 2000 eiro bruto, Kurzemē un arī Zemgalē vietām, un, protams, Rīgā, bet Kurzemē pavisam noteikti, un tas nepārprotam ir lielā mērā Liepājas nopelns, vienkārši sīkāk nav reģions sadalīts vairāk. Tā kā ir jādažādo darba tirgus ar pēc iespējas lielāku to IT biznesa pakalpojumu, vēl kaut kādu ražošo industriju un tā tālāk darba vietu piedāvājumu, jo ne visi cilvēki gribēs strādāt ražošanā un tieši saistītajās nozarēs. Droši vien, ka Liepājā tajā ziņā tas pakalpojumu un nozaru attīstības līmenis droši vien, ka tā ir, ja pilsēta pēc lieluma ir viena no divām, teiksim, otrā vai trešā līdzīga, bet, teiksim, tādā ziņā tā ir krietni pārāk pār reģionu pilsētām pārējām. Tas ir virziens, kur droši vien vēl, man ir
tikai skats no malas. Man liekas, ka rūpniecības attīstības tā lokomotīva tā kārtīgi ieskrējusies viņas. Tā ir joma, kur droši vien kaut ko vajadzētu darīt vēl vairāk, ko nezinu, bet katrā ziņā process notiek. Tā arī ir pilsētas ekonomikas daļa, kas ir samērā neliela uz rūpniecības fona, bet ir skaidri redzams, ka tā ir strauji augoša. Un tai vajadzētu pievērst lielu uzmanību. Nu, protams, pašsaprotam lieta mājokļu tirgus, kur tas viss dalās divās daļās. Es domāju, man šķiet, ka prioritāte ir vispirms atjaunot, uzlabot jau esošo vēsturisko mājokļu fondu. Ja tādā veidā jūs iegūsiet ne tikai kvalitīvas mājokļus, bet arī pilsētas izskats, saglabātas kultūras vērtības un tā tālāk. Nu, protams, tas neliedz paralēli strādāt pie jau pavisam jaunu dzīvojamā māju un pat veselu dzīvojamo rajonu attīstības. Skatos, kad Andris Ozols, kas nākošā paneļa debatētājs un virzītājs, jau skatās tā diezgan dusmīgi. Bet līdz ar to es domāju, ka mēs varētu iet uz pēdējo jautājumu. Un man ir katram no jums paskiet vienu teikumu, ko jūs novēlētu Liepājai 400 gadus jubilejas 1., 2., 3., 4. mēnesī vai gadā. Pirmā lieta, kas ienāk prātā. Aigar, sākam ar tevi. Tā turpināt, man vēl ir lielāka jauda. Apsteigt galvaspilsētu rūpniecības rādītājos. Es turpināšu Aigar iesākt. Es jau tik daudz pateicu, lai... Un es tagad neteikšu, es vēlāk pateikšu. Jā, es domāju, ka tas noslēpuma plīvurs ir pavēris jaunas debats un jaunas iespējas. Es ļoti gaidīšu Saskungu viedokli par nākotnes attīstības jautājumiem pēc brīža. Un klātsošiem vēlos pateikt lielu paldies par šo debatu, par šīm 45 minūtēm. Un es gribētu novēlēt Liepājas pilsētai daudz laimes 400 gadus dzimšanas dienā, kas tūjitās tuvosies, un lai spēks un izaugsmes iespējas mūs visus vieno gan valstī, gan arī šeit pat uz vietas.